tu, dod man telefonu. Ko tu gribi? Dod man telefonu, man vajag piezvanīt. Kādu tev daļas, tev neko nedošu. Dod man telefonu. Aizties savu muci, tev nedošu neko, pazūd vienkārši. Viņš tam stulbiem telefonam beidzās termiņš. Iedodiet man kādu naudu. Man vajag iemest naļiku, un tad atkal varēsim runāt. Davai, ātrāk. Tā. Kas vispār bija jādara? Jā, pareizi. Jā, halo, klausos. Klausieties, man dēlu vakar piekāva skolas dežurants. Viņam atņēma telefonu un zobu birstu, un es tak nezinu, ko darīt. Labi, neuztraucieties, kundze. Es tūlīt pateikšu savam kolēģim, lai viņš parunā. Labi, nomierinieties. Tu! Jā, aizver savu muti. Jā, halo. Klausieties, man dēlu piekāva vakar. Es jau jums to teicu. Man vienalga. Runājiet, kas tālāk noticis ir. Principā, mēs jums dēlu nedosim. Kāpēc? Principā, mums nav kasieres. Un man vajag savu dēlu. Kāpēc jūs viņu negribat atdot? Principā, mēs jums varam iedot tikai zobirstu un telefonu vietā, bet dēlu nē. Kāpēc? Viņš tagad guļ slimnīcā, un es nezinu, ko darīt. Un viņam vajag palīdzēt. Kāpēc? Kam jums to vajag? Vienkārši nomierinieties, iet mājā. Kāda starpība? Nomierinieties, ja? Tu kaimiņiem pateici, ka esam prom? Nē, noteikti, ka nē. Es tā domāju. Man gan šķiet, ka tu pateici. Nē. Kāpēc? Varbūt pateicu. Un tiešām tā bija? Jā. Kā tev daļa? Ko es pateicu? Ja viņi sauks policiju? Nedomāju. Reku alkohols ar 80 grādiem. Vāc, es nezinu, ko tagad darīt. Viss ir tik slikti. Bet es nezinu, ko tagad darīt. Reāli viņi zvanīs policijai. Nemīs. Bet tiešām viņi piezvanīs.